Reiz Ventspils bija pārliecinoši bagātākā pilsēta Latvijā. Tranzīta plūsmas un osta ar vienu no lielākajiem apgrozījumiem Eiropā nodrošināja to, ka Ventspils, tēlaini izsakoties, tejuvai peldējās naudā. Un vēl gadsimta sākumā tās iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju bija 1,5 reizi lielāks nekā Rīgā. Pēdējais gads, kad Ventspils varēja piemērot Latvijas ekonomikas līderpilsētas godu, bija 2005. gads. Togad Ventspilī saražoja IKP 11,239 eiro apmērā uz iedzīvotāju, kamēr galvaspilsētā tas bija par 1000 mazāks. Pilsēta ļoti labi kotējās arī vēl tieši pirms Covid-19 ēras 2019. gadā, kad tā ar IKP 16,400 eiro uz iedzīvotāju atradās 3. vietā starp valsts pilsētām, aiz Rīgas un Valmieras. Taču pandēmijas laiks Ventspilī iegrieza īpaši smagi. Nākamajā gadā tās IKP nokrita gandrīz par trešdaļu, un kopš tā laika pilsēta kūļāja tabulas vidusdaļā. Jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati par 2022. gadu rāda, ka Ventspils ar IKP 14,773 eiro uz iedzīvotāju ieņem 6. vietu Latvijā, atpaliekot no Rīgas, Valmieras, Liepājas, Rēzeknes un Jelgavas. Vairāki uzņēmējdarbību raksturojuši rādītāji Ventspilī ir augstā līmenī. Uzņēmumu saražotās produkcijas vērtību uz vienu iedzīvotāju 2. vieta Latvijā, pārspējot arī Valmieru. Uzņēmumos nodarbināto īpatsvars 4. vieta, aiz Rīgas, Liepājas un Valmieras. Ventspils ir tuvu līderiem arī piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju ziņā iepriekšējos 5 gados. 4. vieta aiz Valmieras, Rīgas un Rēzeknes. Tomēr bezdarba līmenis un vidējā darba samaksa Ventspilī ir valsts pilsētu vidusmēra līmenī, līdzīgi kā IKP. Pirmo tranzīta biznesa sarukumu Ventspils piedzīvoja jau 2000. gadu vidū, jo 2005. gadā Krievija, izbūvējusi pati savu ostu infrastruktūru, pārtrauca transportēt jēlnaftu caur Ventspils ostu. Nākamajā desmitgadē Krievija pakāpeniski samazināja arī krāvu apgrozījumu. Taču Ventspils domas eksperti norāda uz vēl vienu iemeslu, kas viņuprāt veicinājis otro kritumu vilni, kas notika pēc 2019. gada. Proti, lielu skādi esot nodarījis valdības lēmums pārņemt Ventspils ostas vadību. Viens no būtiskākajiem pavērsieniem notika 2019. gadā, kad no Ventspils brīvostas pārvaldes tika izslēgti visi pilsētas domes pārstāvji. Tas radīja jaunu situāciju, kurā vairs nav skaidras pārliecības, ka ostas pārvaldes stratēģiskie mērķi sakrīt ar pilsētas domes attīstības redzējumu. Ja salīdzina ar Liepāju, var redzēt, ka šis lēmums ir samazinājis Ventspils brīvostas apgrozījumu par 60%, bet Liepājā, kur netika veikta šāda reforma, ostas apgrozījums ir palicis stabils kopš 2019. gada, uzsver Ventspils dome. Chronoloģiski šie procesi atbilst statistikai. Tieši 2019. gadā Ventspils IKP sāka sarukt, bet 2020. gadā gāzās kā no kraujas, ko diez vai varētu skaidrot tikai ar Covid-19 ietekmi, jo nevienā citā valsts pilsētā tik dramatisks IKP kritums nenotika. Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš gan norāda, ka sava loma Ventspils ostas biznesa neveiksmēs pēdējos gados varētu būt arī citiem cēloņiem. Bez iespējamās reformas ietekmes starpību Liepājas un Ventspils ostas dinamikā varēja radīt arī citi faktori. Ir labi zināms, ka Ventspils daudz vairāk bija atkarīga no Krievijas kravām, kamēr Liepāja ir vairāk reģionālo kravu pārvadātāju. Lielākā daļa no tām ir ar Baltijas izcelsmi – graudi, kokmateriāli un tam līdzīgi. Tāpat ir labi zināms par straujo rūpniecības attīstību Liepājā. Arī tās ražojumi papildina Liepājas ostas statistiku. Ventspils nav sēdējusi rokas kliepī salikusi, gaidot neizbēgamo krahu. Jau pirms laba laika, apzinoties rūkošo tranzīta biznesa un ostas lomu, pilsēta sākusi darbu pie ekonomikas transformācijas uz apstrādes rūpniecības sektoru, uzsvaru liekot uz atbilstošu investoru piesaisti. Tam ir zinām panākumi.
Ventspils apstrādes rūpniecības apjomi laikā no 2014. līdz 2019. gadam attīstījušies visstraujāk Latvijā, taču tik strauja attīstība bija iespējama tāpēc, ka atspērienu punkts bija visai zems, un pēdējos gados Ventspils rūpniecības izaugsme vairs tik ļoti neizceļas uz citu Latvijas valstspilsētu fona. Pēters Strautiņš norāda, lai gan patlaban Ventspils vairs ne tuvu nav tādā relatīvās labklājības pozīcijā uz Latvijas kopējā fona kā iepriekš, tomēr iznākums būtu vēl krietni sliktāks, ja Ventspils nebūtu samērā laikus sākusi pārorientēt saimniecību, attīstot apstrādes rūpniecību. Ražošana pilsētā augusi tiešām strauji, praktiski no nulles, un šobrīd tā sasniegusi tipisku Latvijas vidēja lieluma pilsētas līmeni. No vienas puses ir paveikts daudz, bet, ja aplūkojam Ventspils IKP dinamiku salīdzinājumā pret Latvijas vidējo rādītāju, redzams, ka relatīvi pilsēta piedzīvojas vislielāko ekonomisko pagrimumu valstī. Tomēr, ja nebūtu visa tā, kas ticis paveikts rūpniecības politikā, Ventspils šodien būtu rēgu pilsēta. Tur viss būtu sabrucis. Tā Pēters Strautiņš. Ventspils ekonomikas stāsts līdzinās amerikāņu kalniņiem, vai drīzāk Krievu tranzīta kalniņiem, kas vispirms 90. gados pilsētu uznesa pārējā Latvijā nesasniedzamos augstumos, bet pēc tam draudēja triekt tikpat dziļā bezdibenī. Nevar noliegt, ka Ventspils vadības stratēģiskie centieni mīkstināt šo piezemēšanos ir bijuši svarīgi, lai izvairītos no katastrofas. Šī vienādojuma pašreizējais rezultāts ir pilsēta, kas, aizvien saglabājot savu gandrīz nevainojami noslīpēto dzīves telpu, ekonomiski planē Latvijas valstspilsētu vidusmēra plaknē, kopā ar Jelgavu un Rēzekni, bet jau atpaliekot no senās konkurences Liepājas un vairs nesaskatot reiz politiski principiālās pretinieces Valmieras muguru. Vai varēja būt labāk? Grūti pateikt. Taču pavisam noteikti varēja būt sliktāk. Galvenais, Ventspilī ir jūtama vēlme aktīvi un gudri rīkoties, lai pilsēta turpinātu ķepuroties augšup. Tranzīta biznesa vētrainie uzplūdi un atplūdi ir sarežģījuši tās likteni un ilgtermiņa konsekventai attīstībai maksājuši gadus. Taču, ja pašreizējais vektors saglabāsies, Ventspili varētu gaidīt laba nākotne.